Viena no tēmām, kas izraisīja aktīvākās diskusijas Lietišķās informācijas dienesta lielseminārā Kvalitatīva likumdošana pamats sekmīgai darbībai un izaugsmei, bija saruna par to, cik liela Latvijā ir ēnu ekonomika un kas ir tās galvenie iemesli. Kamēr Sebbankas ekonomists Dainis Gašpuits par tās galveno iemeslu nosauca vispārējo ekonomikas vājumu, KPMG Baltika vecākā nodokļu menedžera Gunta Kauliņa savukārt uzsvēra, ka ēnu ekonomika ir nenovēršama tik ilgi, kamēr valstī pastāvēs politika maksāt tik nelielu minimālo algu. Visās valstīs un pat Vācijā tur pievēr acis zināt, ka ēnu ekonomikas ir tie papildus ienākumi iedzīvotājiem. Cita lieta, ka Latvijā pat salīdzinot ar Lietuvu, Igauniju, tur mums šī ēnu ekonomika ir lielāka, bet jāsaka, ka tās aplēses mēdz būt ļoti dažādas un arī atšķirīgas. Un katra konkrētās nozares arī atšķiras. Teiksim tā, šie statistiķi rēķina vienu, ir pētnieki, kas vērtē, ka šī ēnu ekonomika varētu būt pie 30, nedaudz pāri procentiem. Katrā ziņā es domāju, ka 30% mēs varētu rēķināt, bet skaidrs, ka šeit šo ēnu ekonomiku nosaka bieži vien ne tik daudz vai vēlmi maksāt nodokļus vai nemaksāt nodokļus, bet šīs ekonomikas salīdzinoši zemā attīstība. Respektīvi to, ka uzņēmumi vienkārši nav spējīgi samaksāt vai vienkārši veic daudz darbus. Bieži vien, kā es teicu, tas tiek darīts tāpēc, ka nav līdzekļu vai šīs zemās ekonomiskās attīstības dēļ cilvēki bieži vien daudz lietas dara, teiksim tā, neoficiāli. Man liekas, mūsu valsts ar savu likumdošanu ir ielikusi pamatā jau to, ka mēs esam spiesti to darīt. Ja mūsu minimāla alga ir 200 latu un iztiks minimums ir 175, bet no minimālās algas mēs saņemam uz rokas 145, un mēs vienkārši nevaram neko darīt citu. Ja? Mums ir vajadzīgs kaut kāds izdzīvošanas mehānisms, un mēs to darām, piespiedu kārtā, un kamēr šī sistēma pastāvēs, tikmēr aploksņa algas ir absolūti neiespējami izskaust. Tas ir mans personīgais viedoklis, un mēģiniet apkārst to, es nepiekrīšu to. Mēs piekrītam. Tagad tas ir par aploksņa algām. Un par ēnu ekonomiku un nodokļu maksāšanu es gribētu aicināt tomēr klātesošo ieņēmumu dienestu vērsties pret nodokļu nemaksātājiem, kurus mēs absolūti neatbalstām. Es pilnīgi piekrītu tai domai, ko teica Rozendruka kungs pašā sākumā, ka nodokļi ir jāmaksā, citādi valsts nevar pastāvēt. Bet ņemiet tos nodokļus no nemaksātājiem, nevis no maksātājiem.